Oltenstam Latvija piedāvā jaunu produktu un mūsu Ford Pro kompresoru sērijā, kurš šobrīd sastāvē no Ford Pro 4S, 6S, nāk klājā jauns draugs 20S. Tātad attiecīgi nominālai cipari nozīmē receiver tilpumu. Tātad bija 4 litrīgs, 6 litrīgs un tagad ir 20 litrīgs receivers. Visi šie kompresori ir bezeļas kompresori, bezeļas klusie kompresori. Tātad arī šis kompresors ir tajā klasē. Maksimālais decibelu augstums 69 decibeli. Tad kompresors ļoti kluss, lietojams telpās, kurā dzīvo cilvēki. Mēs esam meistari, kuri veic kaut kādas remontas konkrētai telpai. Tad arī šis kompresors būs tajā klasē. Arī varam iebāzt viņu garāžā, varam izmantot viņu daudz kur citur, kur mēs nevēlamies, lai mums ir kaut kāds skaļais kompresors. Ko nozīmē tas, ka tas ir bezeļas kompresors? Tad mēs šo kompresoru varam grāst pa labi, pa kreisi, augšpēdus pārvadāt, kā nu mums vajag, un nekas viņam nenotiks. Tāpat mums nav jāpievērš uzmanība par to, kāds ir eļas līmenis kompresorā, un jāveic viņam daudz apkopi. Vienīgās apkopes, kas mums ir jāveic, ir jāizlaiž ārā no viņa ūdens, ja tāds ir sakrājies receiverā, ko mēs varam ļoti vienkārši izdarīt. Tātad, kā visiem iepriekšējiem Ford Pro kompresoriem, arī šim apakšā ir ventīls, ko mēs varam viegli atvērt ar divu pirkstu kombināciju. Un aizmugurē mums ir filtriņš, šāds te filtriņš, kā jau visiem iepriekšējiem kompresoriem. Vienkārši ieliekās, uzliekam virsū un aizgriežam ciet. Tad filtrs stāv šādi. Filtrs nemaksā kosmosu, un šie filtri ir ļoti labi, jo viņi nodrošina ļoti lielu gaisa ieplūdi kompresorā, kas daudziem citiem šīs sērijas kompresoriem un citiem ražotājiem ir mīnus, jo filtrs ir ļoti mazs un gaisa arī ieplūst viņā ļoti maz. Kas tad mums kompresoram ir pa specifikāciju? Tad, kā jau minēju, 20 litra receivers, maksimālais spiediens 10 atmosfēras, kas ir ļoti labi. Iepriekšējiem kompresoriem mums bija 8 atmosfēras, un tāpat mēs varam regulēt spiedienu, cik lai mums dod ārā. Tad, kā jau minēju, līdz 10 atmosfērām un aizgriezt varam, cik mums vajag. Ir virsū lokrings, lai varam noregulēt to spiedienu, cik mums vajadzīgs. Un plus vai bonus attiecībā pret 6S varam pieslēgt tātad divus instrumentus, divus pistoles, ko nu mums vajag pieslēgt. Tad mums ir divi gaisa izvadi, kas ir šeit. Tiem gan atsevišķi mēs nevaram regulēt spiedienu, mēs varam regulēt kopējo izvedes spiedienu. Ja gribam atsevišķi regulēt, tad jau jāstāsta kādu nedaudz nopietnāku aparātu. Tad kompresors ir aprīkots ar ritentiņiem, lai mums būtu viegli viņu pārvadāt, un foršs rokturs sānā. Šeit mēs varam redzēt, mums ir atsevišķi vieta, kur mēs varam uztīt vadu virsū, lai tas vads mums nemaisās, un varam pārvadāt kompresoru, ja tas ir nepieciešams, un arī ieslēgšanas, izslēgšanas sistēmiņa. Tātad kompresoram 2 cilindri, kas jau ir ļoti labi. Tātad ļoti laba ražība. Kā jau teicu, maksimāli 10 bārs, 69 decibeli un ražības 50 litri minūtē, kas ir salīdzinoši daudz. Tātad 1,4 kW. Tie ir 2 zirgspēki priekš šī kompresora. Mēs šajā video notestēsim un pastīsimies, kā ir. Ja mēs strādājam ar instrumentiem, kur ir nepieciešama sekvenciāla darbība, kas nozīmē, ka mēs vienkārši šaujam pēc kārtas laika nagliņas, un vai viņš spēs izkompensēt vai nē, jo ar 4S, piemēram, problēma bija tāda, ka viņš it kā pumpē, bet viņš tomēr nespēja sasniegt tādu ražību, lai jūs varētu uz laiku lietot lielās apdares naglas. Tad šo kompresoru mēs varam izmantot ne tikai apdares nagliņām, skaviņām, lielajām konstrukcijas naglām, un šis kompresors būs arī pilnīgi pietiekošs, lai veiktu mazveidu krāsošanas darbus. Tad tas nav krāsot mašīnu, bet jums ir nepieciešams kaut ko nedaudz piekrāsot. Tad viņam pilnīgi pietiks spēks, lai izbalansētu to spiedienu un gaisa plūsmu būtu diezgan nemainīgi tieši krāsošanas darbiem. Tā kā slēdzam klāt, paklausīsimies, kā viņš dzīvē skan, kad viņš uzpumpē, un pamēģināsim izšaut veselu strīpu ar skavām un ar apdares naglām, vai viņam pietiks jaudu vai nepietiks reāli. Iztestēsim. Tātad, kā jau minēju, ir vārsts, lai izlaistu gaisu. Vārsts atrodas šeit, to mēs arī tūlīt izdarīsim. Izlaidīsim viņu pilnīgi tukšu, lai mums būtu labs paraugu demonstrējums. Un receivers ir tukšs. Kad mēs ikdienā strādājam ar kompresoru, tad pēc ilgstoša perioda mēs varam vienkārši atvērt, izlaist arī ūdeņu, kas ir sakrājies receiverī no mitra gaisa. Tātad kompresoru lietojam līdz -10 grādiem. Tā kā ziemai, pilnīgai ziemai viņu attiecīgi nevarēs izmantot. Un šeit arī ir tas filtrs, ko es rādīju. Vienkārši atskrūvējās vaļā, izņemās filtriņš, izpūšam netīrums
un tikpat viegli aiztaisam arī ciet. Un viss. Un tātad kompresors ir pieslēgts, startējam viņu klāt un skatāmies, cik ilgi un kāda ir skaņa. Tad cik ilgi vajadzēs, lai uzpumpētu pilnu receiveru un kāda būs skaņa. Tātad skaņa nekāda lielā nav. Diezgan kluss, es teiktu. Nedaudz skaļāks varbūt par sarunas līmeni, bet 60 decibeli ļoti maz. Kompresors praktiski nevibrē. Un arī apakšā kompresoram ir gumijas kājas un arī kauča kritentiņi, kas novērš to, ka vibrācija izplatās tālāku grīdu. Ja mēs kompresoru lietojam kādās dzīvojamās telpās, tad tie, kas mums būs kaimiņi vai atradīsies blakus telpā, viņam netraucēs tas, ka kompresors vibrē. Tad šeit mēs varam redzēt, cik mums daudz, cik liels spiediens ir receiverā, un tad šeit mēs attiecīgi varam redzēt izejas spiedienu. Kompresors mums ir uzpumpējis 10 atmosfēras receiverī, un šobrīd mums ir noregulēts uz 8 bāriem izejas spiedienu, ko mēs dabūsim ārā no šejienes. Slēdzam klāt pistoles un mēģināsim šaut, cik ilgi mēs varam šaut, līdz viņš sāk pumpēt, un turpināsim šaut un skatīsimies, vai nagls dzīsies vienādā dziļumā. Tātad pirmo, ko mēs šausim iekšā, tās būs apdars nagliņas, kā jau teicu. Šausim visu pēc kārtas. Pirmo uztaisīsim kontrolu šāvienu, lai redzētu, vai nagla tiešām iedzinās tā, kā viņai jāiedzinās. Un tad vienkārši turpināsim šaut. Redzēsim, kad kompresors ieslēdzās. Un vai nagla iedzinās līdz galam, tā kā tai jāiedzinās arī kompresora darbības laikā. Tad nagliņu bišķiņ dziļāk ieregulējam. Varētu teikt, ka ideāli. Un tad tagad sākšu vienkārši šaut visu pēc kārtas. Tad mums ieslēdzās kompresors. Visu naglu, visu kārtridžu izšāvām ārā. Kompresors spēja izkompensēt. Te mēs varam redzēt rezultātu. Tātad neviena nagla mums nav iznākusi ārā, viss viņu šauj līdz galam. Tā kā jā, kompresors tā pumpē, varam redzēt, visu laiku turēja 8-9 atmosfēras receiverā, tā kā pilnīgi atliekam. Un mēs fiziski nevaram, šaujot apdars naglas, kuras bija 32 mm garumā, mēs nevaram fiziski vienkārši izlietot, paspēt izšaut visu. Ja mēs 2 aptars ielaist, tad arī mums pilnīgi pietiktu. Tagad laidīsim otro testiņu ar skavotāju, tātad standarta L tipa skavas, un mēģināšu, cik vien ātri var izšaut. Tad kompresors ir sapumpēts uz maksimumu, tad pilns receivers, un tad bliezīšu iekšā skaviņas arī. Viss aptver, šeit mēs nevaram redzēt, parādīšu, tātad cik liela ir, cik daudz skavas mums ir, tad līdz pēdējai skavai mēģināšu izšaut, arī sapratīsim, vai šauj līdz galam, vai nē. Cerams, ka kamera man redz labi, jāsaprot, kā labāk šaut. Esam izšāvuši pušu aptveri. Labi, es domāju, komentāri šeit ir lieki. Man vairāk roku nogura, un beigās mums palika 5 skaviņas.
Un kā redzam, viss sašāva ideāli. Ja kādam ir ātrāks pirksts, es domāju, ka arī to viņš uzkompensēs. Un ja mēs šobrīd pastamies, jā, pat nepaspēja noņemt telefonu, kad kompresors jau bija pilns ar tādu skavotāju, kas skavo ātību skavus un nedaudz lielāks un 100% mazāks. Un var atliktiem galiem izkompensēt. Protams, arī mums paliek lielie naglotāji, kurus arī bez problēmām šīs kompresors spēja nodrošināt un sanaglot. Tā kā tiem, kam interesē, tad mājaslapa otenscent.lv 348 eiro. Šobrīd pieejams šis zvērs. Protams, prece pieejama internetu veikalā, kamēr viņas ir uz vietas, jo ar 6S mums bija tāda pieredze, kad viņas ļoti ātri mums izpārdeva. Cerēsim, ka ar šo būs precīzi tāpat. Un varu pačukstēt, kad viens no kompresoriem, vienu mēs pataupīsim, mums būs izloze, kurā varēs vinnēt šo kompresoru. Tā kā tiem, kam ir interesi un kas domā, ka viņi ir ļoti veiksmīgi cilvēki, sakojiet līdz mums sociālajos portālos, un tur arī drīz jau tiks publicēta informācija, kā iespējams jūs varat iegūt savā īpašumā šo te lielisko 4Pro Air 20S kompresoru.